Manuprāt, viens no svētīgākajiem darbiem, ko veic Ceļu satiksmes drošības direkcija, tā ir jauno satiksmes dalībnieku, skolu jaunatnes apmācīšana, iesaistīšana dažādos konkursos, ieinteresēšanā par ceļu satiksmes drošību, velobraukšanu, ceļu satiksmes noteikumiem. Katru gadu šo pasākumu ir vairāki, es pat teiktu daudz, un nāk vēl klāt. Bet varbūt, tā kā jau parasti gada sākumā, atskatās uz padarīto. Kas tad ir bijis šajā lauciņā ievērojamākais? Sāksim ar starptautiskiem sasniegumiem. Latvija šogad Eiropas jauno satiksmes dalībnieku sacensībās izcīnīja 3. vietu. Es domāju, ka tas ir ļoti labs sasniegums, ņemot vērā, ka 1. un 2. vieta bija Krievijas komandas. Tātad patiesībā mēs esam gandrīz vai 1. vietā, ja skatāmies tā uz īstu Eiropas Savienību. Šo sasniegumu, protams, kaldināja komanda, kas pārstāvēja Latviju, tā ir Baložu vidusskola. Un te jāsaka, ka ļoti jauki, ka daudzās skolās ir ne tikai deju pulciņš, ir ne tikai kori, daļlasīšanas, zīmēšanas pulciņi, bet ir arī satiksmes noteikumu, apguvēji speciāli pulciņi. Un tā šajos pulciņos patiešām bērni kļūst par īstiem satiksmes dalībniekiem, jo ļoti kvalitatīvi tiek pasniegts šīs zināšanas. Tāda ir Baložu vidusskola, kurā ir pulciņš velodrošība, tāda ir Kusas pamatskola, kur mēs zinām, ka arī ļoti labi Agras Sārs sagatavo jauniešus ceļu satiksmei. Tāda ir Strautiņu pamatskola, un mēs varētu minēt vēl un vēl. Protams, ja skolā nav šāda entuziasta pedagoga, kas šo pulciņu var norganizēt, tad izpaliek, tad vairāk dzied un dejo. Bet, ja mēs paskatāmies uz to, kāda mācība līdzekļi ir sagatavoti, tad pagājušajā gadā ir ļoti plašs nācis informācijas klāsts klāt tieši mājaslapā bērniem, jo šī mājaslapa kalpo jau daudzās skolās kā mācības stundas pamata materiāls. Un tā, piemēram, Kuldīgas alternatīvās sākumskolas pedagogi saka, mēs jau vairs stundas bez šī materiāla nevaram novadīt īsti tā, lai varētu bērns gan caur video apgūt satiksmes noteikumu zināšanas, gan caur lasīšanu, gan caur zīmēšanu, gan caur uzdevumu risināšanu, jo tur ir dažādas metodas, jo katrs mēs esam savādāks, un mēs informāciju vai nu viens vizuāli grib tvert, cits grib lasot domrakstus, iegūt zināšanas, un tā katram no viņiem ir iespēja. Ļoti jauki, ka daudzās skolās šo mācību materiālu izmanto arī velosipēdistu sagatavošanai, eksāmenam, kuru šobrīd var Latvijā kārtot jau 10 gadus vecs bērns. Un tad ir tā, ka bērnam lasot ceļu satiksmes noteikumus būs grūti izprast šo likumu valodu, jo tajā valodā viņš vēl neorientējās. Bet mājaslapā apskatoties, tur krāsainas ilustrācijas ar nelieliem tekstiem klāt, viņam būs noteikti viegli iegaumēt un sagatavoties savam pirmajam pārbaudījumam, valsts eksāmenam, kur jāierodas ar savu pasi un jācenšas atbildēt uz jautājumiem tā, lai rezultātā būtu šī jaunā velosipēda vadītāja apliecība. Jo gada nogalē pavisam jauna ir mums izgatavota jaunā velosipēdistu vadītāja apliecība, kas ļoti līdzinās autovadītāja apliecībai, jo tā arī ir plastikāta karte un ļoti skaisti ilustratīva līdzīga autovadītāja apliecībai. Velosipēda vadītāja eksāmens ir bezmaksas, un bezmaksas ir arī vadītāja apliecība, bet, ja jūs esat slinki uz mācībām, tad atkārtots eksāmens gan būs maksas pakalpojums, tā kā mācīsimies cītīgi, lai eksāmenu varam nolikt ar pirmo reizi. Manuprāt, šeit obligāti būtu jāatgādina, ka jauniem velosipēdistiem, un ne tikai jauniem velosipēdistiem, visiem satiksmes dalībniekiem vajag rēķināties ar to, ka no šī gada 1. janvāra ir stājušās spēkā būtiskas izmaiņas ceļu satiksmes noteikumos tieši velosipēdistiem. Un īpaši gribētu piesaukt tieši kreisā pagrieziena izdarīšanas kārtību.
Jā, šo jautājumu mēs arī aktualizējam tikko konkursā Grib būt mobils. Vēl aizvien jaunieši gatavo savas prezentācijas, video materiālus, dažādos veidos interesanti pasniedz informāciju, kas tagad ir jauns velosipēdu vadītājiem. Un tad, kad noslēgsies pusfināli, un tie mums ir 7 pa visu Latviju, tad 70 komandu mājas darbi tiks atkal ievietot mājaslapā bērniem.czd.lv, un tur tie jaunumi jau būs bērnu acīm rādīt un bērnu acīm tverami viegli. Un tad, balsojot par labāko mājas darbu, domāsim, kā apbalvot interesantākā pasniegšanas veida komandu, kura ir visinteresantāk parādījis šos jaunos satiksmes noteikumus. Pirmā balva jau ir nokļūšana Rīgā finālā, un tālāk jau atkarībā pēc parādīto zināšanu līmeņa līdz pat braucienām uz ārzemēm un, kā saka, citādām balvām. Šajā gadā nebūs ceļojums uz ārzemēm, bet šajā gadā katrs no pirmās vietas ieguvējiem saņems savu planšetu datoru, jo tad viņam būs iespēja ik mirkli būt bērnu mājaslapā un mācīties vēl un vēl satiksmes noteikumus. Un, protams, arī citās mācību stundās viņam būs iespēja gatavoties mājās caur šo planšetu datoru. Pagājušajā gadā ļoti daudz jauniešu vēlējās parādīt, cik viņi ir veikli braucot ar velosipēdu, par ko mēs, protams, ļoti priecājamies, jo ne visi varēja sagatavot pilnu komandu 6 dalībnieki, tādēļ arī individuālos mēs noteikti visus atbalstījām un ļāvām viņiem izmēģināt, ko nozīmē īsts velo braucējs, jo zināšanas reizēm ir pietiekami daudz lasīts un lasīts, bet tā veiklība braukšanai ar riteni, tā izpaliek, jo to mēs arī uz ielas redzam, ka atlaist stūri, lai parādītu, ka es griezīšos pa labi, reizēm ir liela problēma. Drīzāk viņš apstājās, parāda un turpina ceļu, jo veiklības nav vēl tādas. Šogad esam plānojuši šīs sacensības padarīt nedaudz pieejamāks arī mazajām skolām, kurās nav varbūt audzēkņi tik daudz, lai 6 kvalitatīvi pārstāvētu savu skolu, un tā komandā varēs būt 4. Dalībnieki, 2 zēni, 2 meitenes. Ja, protams, kādu dzimumu pārstāvju nav skolā tik daudz, un mums ir šobrīd skolas, kurās varbūt mēcās vairāk zēnu un mazāk meiteņu vai otrādi, tad varēs komanda būt arī no meitenēm. 4 meitenes varēs pārstāvēt savu skolu, bet pēc tam mēs tiksimies jau nevis Tehniskās universitātes Ronīšos, bet tiksimies Biķernieku kompleksajā sporta bāzē. Tā skolas komanda, kas šogad vinēs jauno satiksmes dalībnieku sacensībās, uz kādām ārzemēm dosies? Jā, šī gada uzvarētāja komandai Latvija būs jāpārstāv cīnoties Čehijā. Tātad ceļš nebūs pārāk nogurdinošs, bet noteikti mūsu komandai vajadzēs veiksmīgi startēt, jo tāda ir mūsu pieredze. Latvija jau daudzus gadus ir pirmajā sešniekā un ļoti bieži ir 3. vietā. Un tikai vienu reizi Latvijai Somijā sacensībās ir izdevies būt uz 1. vietas piedestālu. Bet tas ir kārdinoši. Un tā kā jau no pagājušā gada 1. janvāra varēja 10-gadīgi bērni kārtot eksāmeni, tad jāsaka, viņi ļoti veiksmīgi to arī dara. Ļoti daudzās skolās bērni veido projektu tieši mācībām satiksmes noteikumos, lai varētu kārtot eksāmeni, jo izrādās 10-gadīgam bērnam tā ir ļoti, ļoti kārota lieta, savas tiesības. Atļauj tikai novēlēt arī pārējām skolām tikpat augstu zināšanu līmeni. Un, kā saka, jaunie satiksmes dalībnieki, tiksimies uz ceļa, drošā ceļa satiksmē. Skaties ceļam acīs. Maigoni ilgais vai beigāt no parāda? Man vienmēr dzīvē veicies, un vienmēr. Un arī šobrīd bija tāda sajūta, ka es tikšu cauri sveikā. Es tā kā agrāk arī esmu braucis bez otstas, bet iekritu. Un ar savu neapdrošināto mašīnu ieskrēju taisni džipā. Tagad jāmaksā, es nemaz nezinu, kur lai ņem tik daudz naudas. Bet es samaksāšu parādu.
Brauciens bez octa nozīmē, ka zaudējumi par izraisītu ceļu satiksmes negadījumu tiek sekti no paša kabatas. Latvijas meža tehnikas, lauksaimniecības tehnikas, krāvas auto, kā arī jebkura cita servisu un meistaru zināmi ir firmas Hydronex pārstāvi, kā arī servisu un tirdzniecības punkti. 3. gadu jau Latvijā darbojas šī firma ar labu, kā teikt, diezgan krietnu pieredzi šajā te hidraulikas sistēmu jomā. Ja cilvēki aktīvi un nopietni darbojas, līdz ar to rodās arī kādi jaunumi. Kādi jaunumi šogad? Jā, mums ir zināmi jaunumi. Mēs esam kļuvuši par Čehu uzņēmumu Jihostroju oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā un piedāvājam Zobra tipa sūkņus. Viens no būtiskākajiem ir jaunumiem tas, ka mēs piedāvājam NŠ tipa sūkņus. Noteikti, ka visi atcerās, padomju laikos bija tādi NŠ 50, NŠ 32 un daudzi citi, kas precīzā tulkojumā būtu Nasošs Šistirončitī. Tagad mums ir tāda iespēja piedāvāt Eiropas ražojumu un Eiropas kvalitātes analogu sūkņus. Vai arī Eiropas cenas? Cena, godīgi sakot, ir tā, ka viņi atbilst Eiropas ražojumam, bet jāņem vērā, ka šos sūkņus var izmantot tur, kur ir nepieciešami lielāki spiedieni, jo principā viņi dod pat 2 reizes lielāku spiedienu nekā Ukraiņu ražojumu hidrosilas analogi sūkņi un pielietojam, pieņemsim, tur meža mašīnām, meža izvedējiem, nelieliem, dažādās citās vietās. Pirmīt iepazīstoties ar šo čehu produkciju, es pamanīju, ka NS sūkņi arī visi nav vienādi, ir atšķirīgi. Jā, šī čehu rūpnīca Jihostroja izgatavo dažādu veidu zobraca sūkņus. Piemēram, šeit redzamie ir izmantojumi kravas mašīnām. Tāpat arī var pielietot meža izvešanas piekabēm. Šeit, pieņemsim, redzamie ir 60 un 80 kubikcentimetru zobraca sūkņi. Vienam no tiem ir arī gultņojums, kas paredzēts arī aksiālai slodzei. Tāpat šiem sūkņiem ir iespējams pieslēgties gan no sāniem, gan no aizmuguras. Viņi ir diezgan universāli šajā ziņā. Gribētu pateikt, ka zobrata tipa sūkņi ir labi ar to, ka viņiem ir mazākas prasības pret eļļas kvalitāti, ko bieži vien cilvēki strādājot arī piemirst ņemt vērā. Papildus visiem NŠ sūkņiem tāpat arī mēs piedāvājam plašu klāstu hidraulikas dalītājus, gan ar peldošajiem stāvokļiem, gan pašus vienkāršākos. Pieņemsim par NŠ sūkņiem un hidraulikas dalītājiem var iepazīties mūsu jaunajā internetu veikalā hidronet.lv. Tāpat Jihostroja rūpnīca izgatavo dažādi cita veida sūkņus, kurus mēs izmantojam hidrostaciju komplektēšanai. Jāatzīmē, ka Jihostroja rūpnīca ražo sūkņus arī tādiem lieliem uzņēmumiem kā Parker, Bosch Rexroth, jo viņu ražošanas kvalitāte atbilst augstākajām prasībām. Būtiski pieminēt, ka visu ražoto sūkņu liederības koeficients ir tuvu 0,98, kas nozīmē, ja šeit ir uzrādīti, pieņemsim, 30 litri minūtē, tad 30 litri minūtē būs arī šo sūkņu patiesā ražība. Gribētos atgādināt, ka firma Hydronex tirgo ne tikai hidraulisko iekārtu sastāvdaļas, pašas hidrauliskās iekārtas, bet arī viņas projektē, uzstāda. Tātad, ja jums ir nepieciešamība pēc kādas hidrosistēmas, tad laipni lūdzam Hydronex speciālisti, viņi gan jums uzprojektēs, gan uzstādīs, apkalpos, veiks servisu, tātad, kas saka, pilna servisa pakalpojuma hidroapratūras jomā. Šādi servisi, kas to var veikt, Latvijā jums ir 3. Teiksim tā, ka bija 3. Tagad ir 2. Nē, esam nedaudz paplašinājušies un mums ir arī servisa centrs Gulbenē. Tātad šobrīd Latvijā ir 4 Hydronex servisa un tirdzniecības punkti. Jebkādas hidrosistēmas, remonts, servis, jebkura izmēra šļauka izgatavošana. Jebkurā dienas laikā. Dabiski ārpus darba laika iepriekš sazvanoties pa dežūru telefonu, bet jums ir pieejams, jums darbam, biznesam nepieciešamās rezerves daļas.
var teikt, tūlītās, un jums nav jāgaida. Vai ir vēl kas, ko mēs varam pieminēt pie servisa darbībām? Visos servisa punktos mēs veicam hidrocilindru remontu, šļūteņu izgatavošanu, tāpat arī hidrosistēmu komplektēšanu. Ne visus darbus mēs varam veikt mūsu servisa centros, tādēļ mums ir ļoti labi sadarbības partneri, augsta līmeņa speciālisti, pie kuriem mēs varam griezties. Sakarā ar to, ka mūsu klienti nevienmēr mums ir tuvumā un nevienmēr viņiem ir laiks, mēs arī veicam visu detaļu piegādi. Esam atvērti visiem klientiem, sākot no klienta, kuram ir nepieciešama vienkārši skrūvīte un mazs gumijas riņķītes, līdz pat klientiem, kuriem ir nepieciešams uzprojektēt lielas, nopietnas hidrosistēmas. Sekojot firmas Hidronex attīstībai, Rīga, Aizkraukle, Jēkabpils, Gulbene. Jautājums, kur tālāk? Es domāju, ka firmas vadītājiem jau tas ir zināms, un drīzumā Latvijā vēl vienā otrā pilsētā, bet varbūt pat ļoti vairākās, parādīsies uzraksts Hidronex hidrauliskās sistēmas. Melnā, melnā gada laikā, pa melnu, melnu ceļu, kāja melns, melns cilvēks. Un melnā, melnā statistika gatavojas vēl vienam melnam ierakstam. Bet par laimi cilvēkam bija balta, atstarojoša veste, redzams tātad dzīves. Hidrauliskās sistēmas un savienojumi. Firma Hidronex. Bez iepriekšējām 3 tirdzniecības un servisu vietām Latvijā, Rīgā, Aizkrauklē un Jēkabpilī, kur varat iegādāties un atremontēt visa veida hidrauliskās iekārtas, klāt nācis jauns Hidronex tirdzniecības un servisa punkts Gulbenē. Firma Hidronex Latvijā pārstāv čehu rūpnīcas Jihostroja ražotos Eneša tipa zobratu hidrauliskos sūkņus, visa veida šo sūkņu tirdzniecība un servis. Autodarbnīca ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, Rolis servis, Čiekurkalna 2. līnijā 41, atgūs neatkarību un atgādina, mēs iedziļināsimies jūsu auto problēmās un piedāvāsim saprātīgāko risinājumu. Reizi pusgadā, un citreiz arī biežāk, iegriežamies auto kopšanas salonā Songwash Alfas autostāvvietas 1. stāvā. Sāksim uzreiz ar vienu kardinālu jautājumu, ko ziemā sev uzdevuši visai daudz autovadītāji. Ziemā autiņš vispār ir jāmazgā? Varbūt nemaz nedrīkst, jo tas sāls, kad tu tiekot pie apakšas klāt, viss sākot rūsēt. Principā ziemā braukt nedrīkst, mazgāt nedrīkst. Ziemā, kā saka, katru dienu. Ir viss tieši pretēji, kad ziemā ir jāmazgā pat vairāk nekā vasarā mašīna. Jo viss tas sāls un ceļa uzturēšanas materiāli, viss tas ir jādabū no virsbūves, kas veicina virsbūves korozijas veidošanās un lakas krāsojums bojāšanu, kā arī alumīnija diska bojājums. Tad cik bieži viņš atkal jāmazgā? Es rekomendētu mazgāt neretāk kā 1 reizi 2 nedēļās. Tātad 2 reizes mēnesī vajadzētu iebraukt virsbūvi nomazgāt, lai nesakrājās visi šie mikro netīrumi virsū. Mikroklimats arī svarīgs. Mūsu auto mazgāto uztur iekšā vismaz 18 grādu siltumu, kas nodrošina kvalitatīvu mazgāšanos, kā arī vaska uzklāšanas visu procesu. Tas ir tas pats vasks, ko mēs esam stāstījuši vasarā, Nano Pro vasks. Jā, tas ir tas pats Nano Pro vasks. Divos vārdos, lai skaidrāk. Tikai atšķirība ir ziemā un vasarā tādā, kad vasarā tā ir attīrīšana no darbas, bet ziemā tā ir attīrīšana no sāls. Un tiek uzklāts nano aizsargvasks, un tie visi netīrumi jau tas vasks rada aizsardzību pret tiem netīrumiem, un tie netīrumi pieķerās vaskam klāt.
Un tad tas jau nākamreiz ir vieglāk noskalot nost, un kā arī tā ir aizsardzība plakas krāsojumam. Mums īstenībā jāuzstājas būtu īsa atkāpe, jo vasarā mēs stāstījām, ka jūs nopērkat jaunu mašīnu, viņu pirmām kārtām jāatved uz Songvašu un jānosmērē arī bija kaut kāda nanomateriāla, kuras lekvēs Jā, autokeramiks, jā, tas ir līdzeklis, kad uzaudzējam 1 mikronu kārtu virsū lakai, un tad jau pasargā automašīnu no agresīvās vides. Tas jādara vasarā vai ziemā? To var darīt gan vasarā, gan ziemā, kad ir iegādāts auto. Laika apstākļi to neiespēj. Vienīgais laika chronometrāža ilgums, kamēr viņi uzklāja, tagad būs noteikti bišķi garāk. Pa ziemu viņš var būt, jā, kad tā vide ārpusē ir daudz agresīvāka. Ja mēs ar Nano Pro, tad to nevis to keramisko, bet to vienkāršāko ikmēnešu vai ik 3 reižu vasku mēs esam pārklājuši. Cik tad mums ilgi mazgāšanā aizņem laiku? Mazgāšana aizņem laiku apmēram stundas laikā, ja nav rindas. Tātad, ja nāk rinda, tad tas ir jāpulso klāt. Tas ir, un vēl ziemā, kas aizņem daudz laika, tas ir mašīnas pašas atkausēšana no ledus tā ir autiņa amatā apakšdaļas mazgāšana vai vēl? Apakšdaļa tad ir atsevišķi pakalpojums apakšmazgāšana. Ziemas sāls rada lielu kaitējumu ne tikai virsbūvei, bet arī ritošai daļai. Un, lai attīrītu ritošo daļu, mēs piedāvājam dubulto apakšmazgāšanu. Sākumā cilvēks mazgā apakšu ar roku, piekļūst visām grūti sasniedzamām vietām, un beigās vēl tiek mazgāts ar automātiku, kur katra vieta tiek mazgāta vairākas reizes. Un sanāk, ka šis process pilnībā attīra ritošo daļu no sāls un citu kaitīgo vielu ietekmes. Esam izbraukuši cauri gan mazgāšanas pirstēm, kuras, starp citu, neskrāpē mašīnu, jo ir īpaši materiāli gaisa plūsmai, un tagad mēs ķeramies klāt pie gumijām. Jo tās, ka ziemā ir visādi cirki dzirdēt. Nomazgā un tā gumijas paliek tur, kur un durvis paliek ciet, jā. Tātad ziemā pēc mazgāšanas durvju gumijas ir jāapstrādā silikona, kā arī slēdzenes, kas pasargā no durvju aizsaušanas. Un vēl es rekomendētu pēc mazgāšanas, izbraucot no automazgātuvs, atvērt visas durvis vaļā un pagaidīt kādu laiku, lai pieķer ailēs palikušo ūdeni, jo visu ūdeni, diemžēl, nevar izpūst ārā, viņš tur vēl ir sakrājies. Un nevajadzētu uzreiz... Tas var izveidināties, tas izveidināsies, tas ne, tas piesaules, bet tas jau vairs netraucēs procesam. Un vēl es rekomendētu uzreiz varbūt nelikt mašīnu pēc mazgāšanas stāvlaukumā, varbūt kādu, vēl izbraukt kādu laiciņu, lai viss tas ūdens kārtīgi izžūst. To gan es laikam ieteiktu tajās laika posmā, kad nav miklums gaisā. Ja gaisā ir viena ritīgi liela migla virs ceļa, tad tur vairs liela jēga nekur braukt nav. Bet augstā, sausā laikā tas varētu tiešām noderēt. Vēl vajadzētu pirms salu iestāšanās izlietot vasaras logu šķidrumu un tā vietā ieliet ziemai paredzētu logu šķidrumu. Mēs piedāvājam Sonax ziemas logu šķidrumu, iegādāties gan kannās, vai arī ir iespēja iegādāties viņu izliemā veidā, lai nav jāvadā kannas līdz -10 un -20 grādiem. Un Sonax ziemas logu šķidrums atšķirās ar to, ka viņam ir mazs patēriņš, viņš nebojā slotiņas, viņš nebojā auto gumiju, kā arī viņam nav smakas, un viņš ir nano produkts. Ja jūs sekosiet Songvašu speciālistu ieteikumiem, tad jums arī nebūs jāuztraucās, kurā brīdī nolaist, kurā brīdī pielaist logu, ziemas vai vasaras šķidrumu. Jūs vienkārši ik pa 2 nedēļas šeit parādīsieties, un tad jau būs pieliets pareizais šķidrums un iesmērēts un nomazgāts ar visiem pareiziem šķidrumiem un aizsargu vielām. Songvaš! Ceru, šie vienkāršie, bet svarīgie padomi jums palīdzēja, un mēs jūs gaidīsim ciemos mūsu autokopšanas servisā Songvaš, Tirdzniecība parka Alfa daudzstāvu stāvvietas 1. stāvā.
Raidījuma veidošanā izmantoti Media Range datu nesēji. Izplatītais Baltijā TX Latvija.